Esiet sveicināti Florbola ziņas interesanti. Kārtējā reizi kopā ar ekspertu Jānu Kārkliņu pāanalizēsim Latvijas Florbola čempionāta izšķirošos notikumus. Pagājušo otrdien notika izšķirošā pusfināla spēle starp Lielvārdu un Cēsu Lekrings. Uzvaru izcīnīja Lielvārdu, tādējādi pirmo reizi vēsturē iekļūstot finālā. Iepriekšējā raidījuma izskaņā aicinājām visus Lielvārdus uz lieliem Florbola svētkiem. Es diemžēl netiku, Jānis bija Florbola svētki Lielvārdē. Manā skatījumā ir lielākie svētki šajā sezonā. Arī skatītāju apmeklētības un atmosfēras tribīnes bija piepildīts, klusuma mirklis brīdis bija ļoti minimāls. Pasākums bija izdevies. Abas komandas arī rādīja labu spēli. Skatītājiem tas patīk. Atmosfēra bija atbilstoša izšķirošai spēlē. Lasīju, ka tur taisās ekipāžas no Bauskas, no Stalbas, Valmieras, Kociem, praktiski visas Latvijas Florbola centri bija. Plakāti, taures un megafoni un kliedziens, spiedzieni, izsauksmes, emocijas. Viss kā vajadzīgs. Pie pašas spēles konkrētāk. It kā ir tā, ka katra spēle sākas ar 0-0, šajā sērijā 5 mači, visi, ja negluži sākās, tad ātri 1-0 vismaz bija Lielvārdē. Tāda statistika tikai zināt sistēmu, kad nespēja nokoncentrēties, ka sākumā pēc ka visās spēlēs pirmos vārds būs Lielvārdu. Grūti pateikt, vai tas varbūt ar ko tas izskaidrojums. Droši vien, ka Lielvārda arī visas spēles garumā bija vairāk koncentrējusies uz pašu spēli un tādas vaļības vai kļūdas reti mazāk pieļauj nekā Lekrings. Vairāk es domāju, ka jāskatās būtu visas spēles kopumā, gan sērijas kopumā, es padomāju par ielaistiem vārtiem. Tikai pirmajā spēlē Lekrings ielaida 3 vārtus, 3 pat Lielvārdu. Pēc tam 7, 9, 7, 8. Kaut kas tās. Tad kā var gribēt kaut ko uz uzvaru iekļūšanu pusfinālā ar tik daudz ielaistiem vārtiem? Šeit ir arī centrāla atbilde ir, kāpēc Lekrings neiekļuva finālā. Dēļ aizsardzības ielaistiem vārtiem. Kas ir aizsardzība? Tas ir vārtsargs, tie ir aizsargi, tie ir uzbrucēji un kopējā sadarbības spēle aizsardzībā. Izšķirošā spēlē mača 7. minūtē 3-0, tas droši vien ir smags trieciens komandai, kas cer izcīnīt uzvaru un iekļūt finālā. Pirmais metiens jau 2. minūtē atkal no centra, Kaspars Mudelis. Līdz šim tāds vairāk mālā darba darītājs jau gūst ne pirmos vārtus čempionātā. Droši vien, ka nebija viegli cēsniekiem atspēlēties no tāda. Kā mēs iepriekš runājam, ja jau sāk laist no centra iekšā, no tālas distances, tad ir jābloķē tie metieni. Protams, visas metiens nav iespējas nobloķēt, ir papildus koncentrācijas, tās spējas jāvēl tam tālajiem metieniem. Un arī, protams, ir vārtsraks. Ja ir labs vārtsraks, jāņem. Ir redz metieni, tad ir jānosargā. Un tas 3-0, tad bija 3-1, un viss spēle priekšā. Otrais periods 3-2. Un atkal metiens ir no tālas distances. Vārtsraks atcīt turpat tās vārtu priekšā. Aizsargs Jānis Rēts, kas nenobloķēja pretspēlētājs. Virsnīca iesit no tūs distances vārtu 4-2 atkal. Visā sērijā bija tā tie tālie metieni bija ierocis Lielvārdas rokā, kur viņš izšāva tas ierocis. Viņš tika aizgāja tie metieni līdz vārtu līnijai šķērsoja, vai arī atliekušās bumbas. Tur, kur Lekrings met pa vārtiem, atliecošās bumbas, neviens atkārtotais metiens no Lekrings tātiem es nevainīgi. Tā visā sērijā izties, ka cik grūti cēsniekiem nāca šie vārtu bumbi, tik viegli Lielvārdu uzreiz atmet atpakaļ un tikko panācis -1, tad zināmas cerības atgūst. Jā, bija tas 4-2, sākās 3. periods,
ļoti labi izspēlēja laukuma centra zonā pie borta, pie viena borta Rieckis, un Jānis Rieckis bija ar Malkavu. Saspēlējās, uzvilka 7 spēlētājus, sekoja piespēle uz otru bortu, un Mārtiņš vienā pieskārienā uzreiz sit, un Vācers nespēja pārvietoties un vajāt. 4-3. Viss spēle, vēl priekšā 19 minūtes. Tur var iegūt vēl 3-4 vārdus, tur neizšķirt un uzvarēt, tad tas ir nekas neiespējams, nekas tāds. Kas atkal sekoja? Bumbiņi pie saviem vārtiem, nevar izsist ārā ar vienu mēģinājumu, otru, trešo, mincinās, atliek sekundu simtaļu, Jānis Jansons, tur viņam pietika ar vienu pieskārienu. 5-3. 5-3, laiks iet, uzbrukumu nesanāk, mēģina tur garām vārtiem, tur Ivanovs nospēlē labi, vārti nav, tie soda izspēli pie centra, pie borta, iet soļos uz metienu, iet, uzdarās, galvu nepaceļ, izdara metienu, Jānis Jansons pieredzējis spēlētājs, bumbiņai priekšā, bumbiņi atcitās pret kājām, aiziet ātri uzbrukumā, uzvelk sev virsū vienu aizsargu, vēl vārdsargu un izdapīna uz tukšiem vārtiem apmiņu laukam. 6-3, viss. Un tad jau spēle, tad gan bija jau beigusies. Tad jau aizgāja tā kā 4. spēlē. 6-3, jā. Kas vēl Lekringam, ko es pamanīju? Vairākums. Ja Lekrings bija slavens savu vairākumu, kur kā uznāk vairākums, tas jau 90% vārtu, 80%. Tad šie vairākumi, ko es redzēju, arī nebija. Manā skatījumā vienveidīgi. Jā, nostājās, pats nav. Arī Lielvārdi nostājās, it kā laiž to bumbiņu, tur lēnām apkārt par to perimetru, bet ja metieni ir nobloķēti, tad nozīmē, ka pa ilgu tā bumbiņa, pa lēnu kustās, nav spēlētāji pārvietrus, es to bīstamību nemanīju tur. Bet šogad Lekringam visu sezonu tāds, viss noteikti viduvējs, tas vairākums. Tad, kur jau ir rezultāts. Bija 2 vairākumi, neiesit nevienu vairākumu. Tad tā jau no tiem sīkumiem jau tā spēle veidojās. Punktu visam pielika. Viņš noteikti kuriozi. Manā skatījumā Jāņa Jansona vārti pēdējie. Tur jau kuriozi vārti vai ne kuriozi vārti viņi bija. Es domāju, tie soda izspēle, kur bija nostājas ienīgi. Gan Lekrings spēlētāji jau domāja, ka tās ies uz pretinieku vārtiem, jau Gunts jau domāja, ka tas leks pāri bortam nost un laidīs 6. spēlētāju virsū. Jānim nebija, kur to bumbiņu, cik tur, kur dot, kā tikai uz iztas vārtiem. Visi spēlētāji arī bija nosveikt, tā kā skatās nav kam, tad aplausas metiens. Precīzi, ļoti precīzi stāvēja stūrī, viss, 8-3. Un tas, ka tur pēdējos iesit 8-4, man liekas, bija no rikušet, izmainījās virzienu, neko tas vairs nemainīja. Ne jau par tas, bet es kā paskatījos tā spēle, tas spēles temps no cīņas pars. Ja Lekrings agrāk bija slavens ar savu tehnisko, šajā spēlē es nemanīju no tehnisko pārākumu par Lielvārdi. Vienu piespēli precīzi, otru, trešā jau jāpārliek nūju, kamēr sagrupējās, pretspēlētais klāt, sākās cīņa zaudē vai uzvar, atkal viss jāsāk no sākuma. Nebija tādas izspēles, saspēles, kad pretiniekam būtu galva jāgroz riņķi. Soda izspēle, bumbiņi ripo tik lēni, kad jaunākais virsniņš tad paspēja aizspiet un notiek to bumbiņu. Un tā kā tie centri uzbrucēji Lielvārdē brāļi virsniņš tur savu nostrādāja, tad tur tas zelta likums, ka bumbiņa ātrāk skrien bumbiņa ātrāk ripo skrien, kustās ātrāk nekā spēlētājs, man liekas, viņi varētu arī pierādīt pretējo, kad viņi tik ātri skrien, kad viņi varētu arī noķert to bumbiņu. Brīžiem arī noķert to bumbiņu, tā piespēle knap slītā bumbiņu to brīdi. Tad tāds kopējs rezumē. Lielvārdi pelnīt pirmo reizi vēsturē iekļūt finālā, bija augstāk regulārajā čempionātā par Lekringu. Tajā spēlē, kur Lekrings uzvarēja RTU, manā skatījumā tā bija viņu sportiskās formas augstākais punkts, kad uzvarēja Rīgā, ja nemaldos 7-5. Tā spēle, tā bija viņa. Pēc tam sekoja pārbaudas spēles ar Šveici, tur bija izlases tie treniņu nometni. Pēc tās satraunējās Malkavs, un tā spēle kaut kur vairs nebija vairs tāda, un zaudēja Lekringam, zaudēja Lielvārdē tieši
par savu laukumu priekšrocības, un tās laukuma priekšrocības šeit arī izpaudās. Tā Lielvārda izmantoja savus laukuma priekšrocības un pelnīja iekļuvu finālā. Es no malas tā skatot, es domāju, kurš tad ir tas fināla, tas čempions ienīgs spēlētājs, lai dabūtu to zeltu. Es redzēju tikai Mārtiņu Riecki, cepur nost, ar tādu liederības koeficientu, kā viņš strādāja tur uz tā laukumu. Viņš ir pelnījis spēlēt finālā un cīnīties par zeltu medaļu. Vairāk es neredzēju. Bet es redzēju, Saška Brāmos bija ar kāju nosētēt, skrēja tur, un Jānim Freivaldam viņš tur vairāk malā gulēja un viņu masēja kājas, kad arī traumēts. Teiksim tā, es neredzēju. Jā, Morits Krūmiņš, ja es teicu, ka RTU Edžceriņš ir šīs sezonas ieguvums tāds pielicis, kur viņam vērtīgi šī sezona, tad no Lekrīgām, no Morits Krūmiņš, jā. Protams, bija kļūdas un varbūt lēmumi šur tur tādas sasteigt, bet tas kopējais iespējas salīdzināt kādu sezonu sākumā, vai es nerunāju par pagājušo gadu, tad viņš ir ļoti, ļoti progresējis. Tas bija mūsu apskats par Lielvārdas un Leikrīņu komandām. Leikrīņas spēlēs par bronzas medaļām ar Ulbrokens bez Masters, bet Lielvārda pirmoreiz vēsturē spēlēs finālā, kur tiksies ar pieskārtējiem valsts čempioniem Ķekalu.